pats pamats medībās, tad, kad paņemam ieroci rokās, pirmais, par ko vienmēr pārliecinamies, vienmēr, neatkarīgi ne no situācijas, ne no tā, kur mēs esam, kādā stāvoklī ierocis ir. Tad pirmais, izņemam aptveri, pārliecinamies, ka tur nav patronu, ka viņš ir izlādēts. Nākošais, aptveram aizslēgu, tātad šeit mēs redzam, ierocis ir izlādēts, tātad nekādas briesmas tālāk mums nedraud. Tālāk pāriesim pie optikas. Divos vārdos ir, teiksim, dažādi veidi kronšteini, kādiem optika varētu būt piestiprināti ierocim. Viens no ērtākajiem variantiem ir tas sauktais fiksējs kronšteins, ja, kur mēs varam šādā veidā, kā redzam, 3 sekundžu laikā optiku noņemt nost, un tikpat ātri mēs viņu varam pielikt atpakaļ. Un ierocis atkal ir gatavs lietošanai, ja mēs pielādējam. Ja? Praktiski ļoti ērti, īpaši labi tas ir ceļojot. Runājot par pašām optikām, kādi parametri būtu ņemami vērā? Pirmais, protams, optikas gaismas spēja. No tā ir atkarīgs, kādos apstākļos mēs varēsim medīt. Vai mēs varam medīt tikai dienā, vai mēs medīsim arī vakarā, krēslā un arī naktī. Jo lielāka gaismas spēja, jo labākas iespējas mums pašiem medīt būs. Nākošais gaismas spēja, protams, ir atkarīga no šī diametra. Tas ir kā rādītājs šai gaismas spējai. Jo lielāks, jo labāks. Zem 50 par nakts un vakar medībām mēs varam aizmirst. Ja šis diametrs ir 50, 56, 72, tad attiecīgi ar katrs nākošais jau ir krietni labāks. Labāk izšķirt spēja būs krēslā. Nākošais parametrs ir, kā šeit mēs redzam, optikas palielinājums. Ļoti labi, ja šis palielinājums ir maināms. Ja, tātad minimālais palielinājums šeit ir 3, maksimālais ir 12. Ejot uz medībām, protams, uzliekam uz mazāku palielinājumu. Tad, kad mēs esam atraduši mērķi, notēmējuši, tad pēc vajadzības mēs varam šo palielinājumu palielināt, pietuvināt mērķi. Ja mēs atstājam uz lielo, tad bieži tādas situācijas, kā mēs šo mērķi nevaram atrast un nevaram arī izšaut. Kamēr mēs meklējam, tikmēr dzīvnieks jau ir no mums aizgājis prom. Pēdējais, kas šai optikai vēl ir, maināms dioptrijas. Tātad viņi var izmantot cilvēki ar dažādu redzi, ja, tātad nav vajadzīgas brilles, varam pieregulēt katrai acī kā vajag. Īsumā arī tas viss.